Londonas Paralimpisko spēļu laikā, kas kopumā rit 11 dienas, piedalās 4280 sportistu no 166 valstīm, kas sacenšas 20 dažādos sporta veidos. Šogad uz Londonas spēlēm devušies 8 mūsu izlases sportisti – Liene Gruzīte, Rihards Snikus, Andis Ozolnieks, Dmitrijs Silovs, Edgars Kļaviņš, Jānis Plotnieks, Taiga Kantāne un Aigars Apinis. Kopumā visi sportisti cīnās par 503 medaļu komplektiem. Šeit ir uzvaras prieka un zaudējuma asars un nepārspējams skatītāju atbalsts. Tās ir visvairāk apmeklētākās spēles Paralimpisko spēļu vēsturē. Te valda patiesi sportiskas sacensības gars. Šeit ir fantastiskākie līdzjutēji un labākie brīvprātīgie. When I was a child, I really wanted to be a part of the Olympics and Paralympics because it's so special and you watch it on the television. But to be a part of it, to be a part of the organizing aspect of the games and to be here and to help out people, it's a very, very special experience. It's an amazing set of games, as we've specified that it's superhumans that are doing these games, the athletes, because there's so much of strength, upper body strength, lower body strength that is needed to be a part of these games. So yeah, it's very, very special to be a part of them, to help them achieve their medals. So yes, it's a very special feeling. 18 gadus strādājis par treneri, es domāju, ka es sporta pasaulē saprotu visu. Un šī ir unikāla sporta pasaule. Unikāla. Manuprāt, tas ir noziegums pret cilvēci, ka tik maz televīzijas kompānija šeit rāda. Tā ir bez šaubām atšķirīga un atšķirīga sporta pasaule. Un tai pašā laikā tikpat unikāli forša. Vai ne? Tur emocijas ir tikpat varenas. Sacensību gars ir tikpat varens. Taču tas, ko es runāju ar cilvēkiem, kuri ir bijuši gan olimpiskajās spēlēs, gan paralimpiskajās, viņi saka, šeit ir olimpiskais gars šīs spēlēs. Šeit katru dienu top jauni pasaules rekordi. Skatītāji gavilē un sportisti saņem medaļas. Arī Latvijai ir zelts.
Vai asaras pat saskrēja. Ļoti labi norganizēts, jā, bet īpaši Londonu neesmu apskraidījis, jo es, kā teicu, es braucu uz darbu, jā, nostartēt un pēc tam izbaudīsim to pārējo atmosfēru. Pat sev mazliet nozaga arī atklāšana negāja, jā, bet te varbūt ir tā ķīla atklāšanas, ko negāja.